Kā atklāt narcisu? Narcisa personības traucējumi ir psiholoģiska diagnoze. Viņa uzvedība ir ļoti toksiska un kaitējoša citiem, īpaši tuvākajiem, laulātajiem un bērniem. Narcis pret citiem svešiniekiem ir šarmants sākumā, pašpārliecināts, apkārtējiem šķiet, ka ir veiksmīgs. Narcis vēlas uzmanību un abrīnu, bieži pārtrauc sarunas, grib būt uzmanības centrā. Narcisam grūti iejusties citu cilvēku sajūtās, ignorē citu vajadzības. Viņš izmanto cilvēkus savam labumam, viņš nepanes kritiku, pat neliela kritika izraisa dusmas. Viņš uzskata sevi par labāku. Attiecībās ar partneri sākumā ir uzmanīgs, pievērš daudz uzmanības, dāvanas, lai radītu atkarību. Vēlas partneri kontrolēt par to, ko tu domā, ko tu dari un ar ko tiecies. Liek šaubīties tev par sevi, pazemo, pazemina, kritizē, cenšas izolēt partneri no draugiem un ģimenes. Viņš dod savu mīlestību, ja tu izpildi viņa prasības. Narcis pret bērniem, viņš var izcelt vienu, bet pazemot otru. Bērnus izmanto savām vajadzībām. Bērnu mīl tikai tad, kad apmierina narcisa vajadzības. Ignorē bērna emocijas, vēs vai kritizē. Neprognozējama uzvedība. Bērni baidās būt par skaļu vai baidās kļūdīties. Narcisa iepriekšējie partneri bijuši traki. Viņš vienmēr ir bijis upuris un nekad nekļūdās. Pārņem kontroli pār tavu laiku, grib zināt, kur tu esi, ar ko runā, kāpēc neatbildi, liek tev justies vainīgai, ja nepievērs viņam visu uzmanību. Viņš runā tikai par sevi, neliekas patiesi ieinteresēts tevī vai tavās jūtās. Ja jūties apjukusi, jūties nedroši, apšaubi sevi, tas var būt emocionālās manipulācijas rezultāts. Ko darīt, ja atpazīsti narcisu? Nopietni uztver zīmes, nesteidz kāzas, runā ar draugiem un uzticamiem cilvēkiem, bieži viņi redz lietas skaidrāk no malas. Narcis bieži apzinās savas manipulācijas, apzināti spēlējas ar cilvēka jūtām, lai panāktu savu. Viņš saprot, kā izraisīt vainas sajūtu vai atkarību un dara to mērķtiecīgi. Viņš jūt, ka esi aizvainota, bet nesaprot, kā tas tevi ietekmē. Viņam vajag kontroli pār otru, lai justos droši un pārāks. Viņam vajag patstāvīgu abrīnu, ka ir īpašs. Viņš aizsargā savu ego, nepieļauj kritiku vai noraidījumu. Izjūt baudu, kad citi pakļaujas viņam, patīk uzvarēt attiecībās. Sautīgs labums, izmanto cilvēkus, statusa, naudas, seksa vai citu resursu iegūšanai. Viņa uzvedība var būt ļoti kaitīga. Narcisam vajag atzīt, ka viņam ir problēma, bet viņš to nolieks, reti kurš atzīst. Viņš savu rīcību attaisno un uzskata, ka tā ir normāla.